kaut kas ir mainījies, mazliet vairāk siltuma un saules dabā, un prieku to sirdīs, kur līdz ar visu baznīcu saka, Kristus ir augšām cēlies. Jā, patiesi, viņš ir augšām cēlies, un mēs dzīvojam lieldienu laikā, neaptveramā, ne ar ko nesalīdzināmā Dieva žēlsirdības laikā, jo viņš mūsu cilvēkus tik ļoti mīlēja, kā deva savu vienpiedzimušo dēlu, lai ik viens, kas viņam tic, arī līdz ar viņu augšām celtos un dzīvotu, mūžīgi dzīvotu. Un domājot par šo ne ar ko nesalīdzināmo mīlestību, pagājušajā svētdienā mēs svinējām Dieva žēlsirdības svētkus, ļoti neparastu dienu baznīcas liturģiskajā gadā, dienu, kurā Dievs ir solījis neizmērojams garīgas bagātības visiem, kur nāks, lai smeltos no viņa tēvišķās sirds dāsnuma. Taču Dieva žēlsirdība, protams, neaprobežojas ar vienu dienu gadā. Tā nemitējas nemirkli un aptver katru dzīvu būtni, katru cilvēku. Apzinās viņš to vai arī nē. Tā mūs māca svētie raksti, un visos laikos ir bijuši Dieva izvēlēti cilvēki, kuriem šī dievišķā mīlestības augstākā izpausme, žēlsirdība, ir tikusi atklāta ar uzdevumu, darīt to zinām arī citiem. Lai atceramies kaut vai Mariju Margaritu Alakoku, Svēto mazo Terēzi, mūsdienās māti Terēzi, māti Eugēniju un īpaši izredzēto Dieva žēlsirdības apustuli māsu Faustīnu, kuras Jēzus uzdevumā rakstītā dienas grāmata ir kļuvusi par garīgu ceļvedi neskaitāmiem cilvēkiem visā pasaulē. Māsu Faustīnu Kovaļsku teologi ierindo starp baznīcas visievērojamākajiem mistiķiem. Viņa nāca pasaulē 1905. gada 25. augustā Glagovicu ciemā Polijā. Skolā gāja nepilnus 3 gadus, bet 1925. gadā iestājās žēlsirdības dievmātes kongregācijā Varšavā. Visilgāk kalpoja Krakovā, Plockā, Viļņā, darītam visvienkāršākos darbus lielā pazemībā un mierā. Un kuram gan varēja ienākt prātā, izņemot viņas garīgos vadītājus, ka šī necilā būtne saņem tādas žēlastības. Faustīnai, kur svētuma pamatā bija pilnīga savas gribas savienošana ar Dievu gribu un nesautīga sevis dāvāšana par upuru grēcinieku labā, tika doti īpaši redzējumi un atklāsums, dziļa Dieva žēlsirdības noslēpuma izpratne, pravietošanas dāvana, spēja ieskatīties cilvēku dvēselēs un daudz kas cits. Šai neizglītotajai taču Dievam pilnībā veltījušamies māsai, Jēzus uzticēja misiju kļūt par dievišķās žēlsirdības vēstnesi visai pasaulē. Kungs viņai sacīja, es sūtu tevi pie visiem cilvēkiem ar savu žēlsirdības vēsti. Es nevēlos sodīt ciešanās esošo cilvēci, bet vēlos to dziedināt, tuvinot savai žēlsirdīgajai sirdī. Tu esi mans žēlsirdības liecinieks. Esmu tevi izredzējis šim darbam, šajā un nākamajā dzīvē, lai tu iepazīstinātu dvēseles ar manu neaptveramo žēlsirdību un pamudinātu tās uzticēties tai. Jēzu, es uzticos tev, tā rakstīts zem pasaulē pazīstamās svētgleznas, kur pazīstam ar nosaukumu Žēlsirdīgais Jēzus, kur pats kungs lika uzgleznot māsai Faustīnai. Augšām cēlušais Jēzus, no kura caurturtā sāna izplūsta 2 stari, no kuriem viens apzīmē asinis un otrs ūdeni. Tie izplūst kā žēlsirdības avots katram, kurš nāk pie viņa. Caur šo svētgleznu es dvēselēm parādīšu daudz žēlastību, tādēļ, lai ikvienai dvēselei tā ir pieejama. Tā sacīja Jēzus. Un vēl Jēzus teica Faustīnai par dvēselēm, kuras izplatīs manas žēlsirdības kultu. Es rūpēšos visas viņu dzīves laikā, kā rūpīga māte par savu zīdaini, bet to nāves stundā es nebūšu viņiem tiesnesis, bet gan žēlsirdīgais glābējs. Šajās dienās Romā notiek 1. pasaules žēlsirdības kongress, kas uzsāk darbu 2. aprīlī, pāvesta Jāņa Pāvila II nāves atceres 3. gada dienā un noslēdz šodien 6. aprīlī. Un tā nav sagadīšanās, jo Jānis Pāvils II, kurš pats bija Dieva žēlsirdības apustulis, šo vēsti lika savu pontifikātu centrā. Dieva žēlsirdības tēmai veltīdams arī savu 2. encikliku Dives in Misericordia, ieceldams māsu Faustīnu arī svēto kārtā un viņas kanonizācijas svinību laikā pasludinādams dienu, ar kuru noslēdzās lieldienu oktāva par Dieva žēlsirdības svētdienu.
2002. gadā Lagevņikos viņš sacīja, cik ļoti gan pasaulē nepieciešami ir dievišķās žēlsirdības izpratne un akceptēšana. Izņemot Dievu žēlsirdību, cilvēcei nav cita cerības avota. Un lūk, kāda Dieva apredzība. Jānis Pāvils II aizgāja mūžībā 2005. gada 2. aprīlī, tieši Dievu žēlsirdības svētku vigīlijas laikā. Turklāt tā bija arī mēneša pirmā svētdiena, kad baznīca sevišķā veidā godina Dievu māti, kuras uzticamais dēls viņš bija visu savu mūžu. Pāvests Benedikts 16. atgādina: spilgtākais mantojums, ko mans priekšgājējs mums atstāja, ir aicinājums nemitīgi kontemplēt žēlsirdīgā Kristus vaigu. Šajā dienā, kad kristieši un citu reliģiju pārstāvi pulcējas mūžīgajā pilsētā, lai domātu par to, kā vēstīt pasaulē vienīgo patiesību par Dievu žēlsirdīgo mīlestību uz katru cilvēku, mēs pārceļamies uz māsas Faustīnas dzimteni Poliju, esot Marijāņa aprūpētajā svētvietā Ļiheņā, kur tiekamies ar tēvu Serafimu Mihalenko no Amerikas Savienotajām valstīm, vienu no ievērojamākajiem ekspertiem Dievu žēlsirdības kulta izplatīšanā pasaulē, bijušo vicepostulātoru no Ziemeļamerikas māsas Faustīnas beatifikācijas un kanonizācijas procesā. Es biju atbildīgs par visu dokumentu apkopošanu sakarā ar 2 brīnumiem, kas bija par pamatu māsas Faustīnas beatifikācijai un kanonizācijai. Bija arī atsliecnieks pirmajam brīnumam, kas notika pie Svētās Faustīnas kapa Krakovā 1981. gadā. Tādējādi, esot par vicepostulātoru, man bija jāiedziļinās māsas Faustīnas dzīvē un misijā. Viena lieta, kas mums jāpatur prātā, ir tā, ka Jēzus Faustīnai ļoti uzsvēra: tu būsi tā, kas sagatavos pasauli manai otrreizējai atnākšanai. Tas liek domāt, ka kunga atgriešanās ir tuvu, un ka pasaulē ir jābūt sagatavotai šai viņa otrai atnākšanai. Lielākā daļa cilvēku Jēzus otrreizējo atnākšanu saredz kā pastaro tiesu, un ikvienam ir bail no šīs tiesas. Bet svētajos rakstos vēstulē ebrejiem mums tiek sacīts, ka Jēzus nenāks atpakaļ tādēļ, lai atpirktu cilvēkus no grēka. Viņš to jau izdarīja, atnākdams uz zemi, lai nomirtu par mūsu grēkiem un augšām celtos, bet viņš nāks, lai atalgotu tos, kuri kvēli viņu gaida. Ar Svētās Faustīnas starpniecību Jēzus iedrošina pasauli, ka tieši vislielākajam grēciniekam ir vislielākā nepieciešamība un arī vislielākās tiesības saņemt viņa žēlsirdību. Kad mēs atskāršam, ka, piemēram, ģimenē, kurā ir daudz locekļu, bet kāds no viņiem, diemžēl, ir saslims, kam tad tiek veltīts lielākās pūles, lielākās rūpes? Tam, kurš ir nāves briesmās, viņam tiek veltīta visnopietnākā uzmanība un vislielākās rūpes. Tāpat arī par grēciniekiem Jēzus ir īpaši norūpējies. Viņš vēlas viņu atgriešanos, viņš vēlas, lai tie vēršas pie viņa ar uzticēšanos. Jēzus uzsvēra Svētajai Faustīnai, ka uzticēšanās ir kā ceļš un līdzeklis, lai satvertu Dievu žēlsirdību. Ja mēs neticam viņam un nezinām, ka Dievs mūs mīl un vēl mums to labāko, mēs nevēršamies pie viņa, bet gan pie kā gluži cita, un lai arī pie kā mēs vērstos pēc palīdzības, kas nav Dievs caur Jēzu Kristu, tas ir elks, vilds Dievs, un tas vienmēr ir bīstam, jo Dievs saka, tev nebūs likt nevienu citu Dievu manā vietā, bet mēs pat varam nesaprast, ka padarām citus cilvēkus vai karjeru vai mantu par mūsu dieviem, kur dēļ dzīvojam un strādājam, tā vietā, lai Dievam ierādītu centrālo vietu mūsu dzīvē. Tādējādi dievišķās žēlsirdības vēsts parāda mums 3 nozīmīgas Dievu žēlsirdības pakāpes attiecībā pret viņa radībām. Pirmā ir tā, ka viņš ir visa radītājs, ka Dievs mūs no nēsamības ir izsaucis dzīvē. Neviens no mums to nav pelnījis. No nekā mēs esam radīti, darīti par dzīvām būtnēm.
Bet pēc šīs lielās Dieva dāvanas radīšanas cilvēks sagrēkoja, sacēlās pret Dievu, vēloties būt perfekti pašu spēkiem, bet tas nav iespējams. Taču neraugoties pat uz to, ka mēs novērsāmies no Dieva, meklēdam kādu citu veidu, kā pašiem kļūt Dievam līdzīgiem, viņš sūtīja savu vienīgo dēlu, lai parādītu mums atgriešanās ceļu pie Dieva, caur viņa ciešanām, nāvi un augšām celšanos. Jēzus ieguva mums tiesības atgriezties pie Dieva, atgriezties debesu valstībā. Un tas ir otrais lielais Dieva žēlsirdības solis pretī mums, kuru mēs neesam pelnījuši, ka mums ir piedota mūsu sacelšanās un ir dota šī iespēja būt ciešā vienotībā ar Dievu. Un trešais Dieva žēlsirdības līmenis, kuru mēs nemaz neesam nec pelnījuši, nec arī mums būtu kādas tiesības uz to, ir tas, kā saka svētais Pēters savā vēstulē, ka mums ir paredzēta līdzdalība pie dievišķās dabas. Mēs būsim līdzīgi Dievam, ar to atšķirību, ka esam radības, bet mums būs līdzdalība viņa dievišķajā dabā. Iespējams, to ir grūti saprast, taču Austrumu baznīcas tēvi to sauc par divinizāciju, svēttapšanu, kad tiksim pārveidoti un iegūsim dievišķo dabu Dievā, caur Jēzu Kristu, un neviens to nevar nopelnīt, būt Dievā, būt pilnībā vienotam ar viņu, bet tas sagaida tos, kas Dievam uzticas un seko viņa ceļā. Bet tajā pašā laikā svētais Pāvils vēstulē romiešiem saka, mēs esam tikai kā tādi māla trauki, kuru viņš grib to žēlo. Nē, ik viens cilvēks ir Dievu mīlēts, neviens no mums nelīdzinās citam cilvēkam, katrs ir unikāls. Nekad nebūs tāda paša cilvēka. Tas nozīmē, ka mēs esam Dieva mīlestības rezultāts. Viņš mūs nevar nicināt, nevar nemīlēt. Mēs mēdzam Dievu uzlūkot kā ļoti taisnīgu tiesnesi, bet svētais Pāvils saka, Dieva taisnīgums vispirms izpaužas ne tajā, ka viņš soda ļaunumu, bet gan tādējādi, ka viņš ir uzticīgs tam, ko ir solījis. Ja viņš kaut ko sola, tad arī izpilda. Bet Dievam ir vajadzīga arī sadarbība no mūsu puses. Mums to ir jāvēlas. Dievs nepielieto spēku un neuzspiež mums savas dāvanas. Mums tās jāpieņem, jāvēlas, jāsaņem. Tātad, ja vēlamies, tad saņemam, jā, vai vienmēr? Vienmēr. Tādēļ, ka Dievs vēlas, lai mēs pilnībā būtu laimīgi, un pat ja kungs pieļauj zināmas ciešanas un sarežģījums mūsu dzīvē, tas nav tādēļ, ka viņš būtu no mums novērsies, bet viņš Jēzu mums parāda, ka ļaunums ir uzveicams vienīgi caur ciešanām, bet šīm ciešanām nav mūs jānogalina, bet jāpārveido. No māsas Faustīnas dienas grāmatas. Mans Jēzu, tagad es zinu, ka esam nostaigājusi visus posmus sakošanas tev ceļā, bērnību, jaunību, aicinājumu, apustulisko darbu, Tabora kalnu, Ģecemani, un tagad esmu ar tevi jau Golgātā. Ak, neaptveramā Dieva labsirdība, kas aizstāv mūs ik uz soļa, lai nemitīgi slava tavai žēlsirdībai, jo tas, ka tu saradojies ne ar eņģeļiem, bet gan cilvēkiem, ir tavs neaptveramās žēlsirdības noslēpums. Šo mīlestības noslēpumu mēs nespēsim izsmelt visā mūžībā. Ak, cilvēce, kādēļ tu tik maz domā par to, ka Dievs patiesi ir mūsu vidū? Kristietība ir 2000 gadu, bet mēs redzam, ka pasaule nav kļuvusi labāka. Grēks pārpludina pasauli, varbūt pat vairāk kā jebkad vēsturē. Un es esmu satikusi cilvēkus, kuri pēkšņi atklāja, ka Dievs ir, un ir arī viņu smagie grēki, viņu nodarījumi, kuri diemžēl atstāja sekas turpmākajā dzīvē, un viņiem šķiet, ka pārkāpumi ir tik lieli, ka Dievs tos nekad nepiedos. Dievs piedod vienmēr, bet neaizmirstiet, ka cilvēkiem ir dota brīvā griba. Ja cilvēks akceptē Dievu žēlsirdību, Dievs viņu satiks. Un ja pieņem Dievu piedošanu,
tad to arī saņems. Par to ir tik daudz klīnisko nāvi piedzīvojušo cilvēku liecību, kuru dvēseles bija atstājušas miesu un satikušas Jēzu. Jēzus viņiem ir sacījis, tev jāatgriežas atpakaļ, jo tu neesi pabeidzis savu darbu uz zemes. Bet šie cilvēki nemaz nevēlējās atgriezties zemes dzīvē, jūstamies drošībā viņa klātbūtnē, tik gaidīti, tik pieņemti, bet kas notika pēc atgriešanās? Viņu dzīves pilnībā izmainījās, jo šie cilvēki atklāja, ka tiek mīlēti, ka ir debesis, viņos vairs nebija baiļu no nāves, un viņi veltīja savus dzīves pilnībā Jēzum. Mums jāsaprot, Jēzus vienmēr piedod. Svētā Faustīna savā dienas grāmatā rakstīja, ka Dievs ikvienam dāvā pēdējo ļoti spilgtu iespēju, lai cilvēks varētu pie viņa atgriezties. Dievs piedod visu, kad nožēlojam. Es ticu, paļaujoties uz to pieredzi, kurai ir gājuši cauri klinisko nāvi pārdzīvojušie, ka tā ir patiesība, ka mūsu dzīves pēdējā brīdī mēs katrs satiekam Jēzu, un viņš ir ļoti labvēlīgs. Un ja šajā brīdī cilvēks tomēr pasaka, nē, es nevēlos būt ar viņu, es dodu priekšroku ļaunumam, tad Dievs vairs neko nevar darīt šo cilvēku labā. Kas jūsuprāt ir tas ļaunākais noziegums mūsdienu pasaulē? Māsai Faustīnai tika ļauts piedzīvot Jēzus agoniju Ģetsemenes dārzā. Tas bija Jēzus visintensīvāko ciešanu brīdis, ja neskait viņa atstumtības, sāpes uz krusta, kad viņš sauca, mans tēvs, kādēļ tu mani esi atstājis. Un Jēzus pieļāva Faustīnai 3-kārt sajust neciešams sāpes viņas miesā. Neviens nevarēja šīs sāpes apturēt, nekāds zāles nelīdzēja. Tās sākās 8:00 vakarā un ilga līdz 11. Un tad Jēzus darīja Faustīnai zinām, ka tā bija iespēja viņai ciest sāpes, kādas cilvēki nodara Dievam, nogalinot bērnus mātes miesās. Viņa to nosauc par vislielāko no visiem grēkiem. Tādēļ, ka žēlsirdība un lielākā dāvana ir dzīvības dāvāšana, tās radīšana. Bet tās nogalināšana, tad, kad Dievs nav aicinājis šo bērnu atpakaļ pie sevis, ir vissmagākais noziegums. Tā nav, ka tas ir nepiedodams grēks, taču tā ir pļauka Dieva sejā, kurš pats ir žēlsirdīgā mīlestība. Un tādēļ tas ir tik ļauni. Un ja redzam pasaulē tik daudz ciešanu, tad tas ir tādēļ, kā sacīts vecajā derībā, ka nevainīgas asins tiek izlietas, un Dievs liks tās atmaksāt. Šo nevainīgo dzīvību iznīcināšanu, tādēļ mums jādarbojas pret šo noziegumu. Aborts tā ir Sātana pielūgšana, kalpojums ļaunajam garam, kurš ienīst cilvēci un kurš vēlas to iznīcināt pilnībā. Viņš pielieto visu iespējamo, lai mūs iznīcinātu, bet, protams, šie abortētie bērni nav zuduši. Viņi tiek Dievu sapulcināti, viņa mīlestībā, bet cilvēkiem, kur šādas lietas dara, ir jāatgriežas, un viņi var atrast piedošanu, jo nav tāda grēka, ko Dievs nevarētu piedot, izņemot kā tikai viņa žēlsirdības noraidīšanu. No māsas Faustīnas dienas grāmatas. Jēzus man sacīja, katras dvēseles zaudēšana man sagādā neizmērojams ciešanas. Tu vienmēr iepriecini mani, kad lūdzies par grēciniekiem. Vistīkamākā man ir lūkšana par grēcinieku atgriešanos. Zini, mana meita, ka šāda lūkšana tiek vienmēr uzklausīta. Ak, ja grēcinieki iepazītu manu žēlsirdību, nebūtu tik daudz zudušu dvēseļu. Runā grēcīgām dvēselēm, lai tās nebīstas tuvoties man, stāsti par manu lielo žēlsirdību. Bībelē ir sacīts, ir viens nepiedodams grēks. Jā, tas ir pret svēto garu. Un ko tas īsti nozīmē? Dievu žēlsirdības noraidīšana. Tā fakta nepieņemšana, ka Dievs tev var piedot. Tu vēlies noslēgties sevī, tu netici, ka Dievs tev spēja piedot, lai arī kas tas būtu, visu. Ja mums nav ticības tam, ka šī piedošana ir saņemta, mums tā jāiegūst, tādēļ, ka mums jātic tam, ko Dievs saka, jātic viņa vārdam, viņš to saka, un viņš ir patiesība. Tādēļ, ja mēs Dievam ticam un pieņemam viņa vārdu, mēs esam glābti. Tas ir atkarīgs no viņa vārda sadzirdēšanas, kurš saka, Dievs ir žēlsirdīgs un piedodošs. Un ja mēs to pieņemam un sākam dzīvot saskaņā ar viņa gribu,
un plānu mēs esam glābti. Jēzus mūsu dēļ kļuva par tādu kā zibens novedēju. Viņš piesaistīja sev visas Dieva dusmas par visu ļaunu darīšanu, par visiem grēkiem. Viņš tos paņēma uz sevis un aiznesa savā miesā pie krusta. Viņš izcieta visu iespējamo, ko nes sev līdz grēks un ļaunums. Tādēļ, ja mēs uzticamies un atdodam sevi Jēzum, mēs tiksim glābti. Un tas mums ir jāsaprot. Dieva dusmas nemaina viņa garstāvokli. Dievs uzlūko mūs vienīgi ar mīlestību, un šī mīlestība izplūst uz cilvēkiem, lai dotos tālāk citu labumam, īpaši garīgajam labumam, neatkarīgi no tā, ko tas mums varētu maksāt, pat ja tā ir dzīvības cena. Tālūk ir mīlestība. Mīlestība nenozīmē, ka man kāds patīk un es labi jūtos viņa sabiedrībā. Tā ir romantiska mīlestība, egoistiska mīlestība, kura saka, man nav daļas par to otru, kamēr man ir viss labi. Patiesa mīlestība ir tāda, kad esi gatavs pat ciest un mirt otra cilvēka labā, viņa glābšanas dēļ. Kāda ir galvenā vēsts mūsdienu pasaulē? Jēzus sacīja māsai Faustīnai, pasaule neradīs mieru, kamēr tā nevērsīsies ar uzticēšanos pie manas žēlsirdības. Un vārds miers šeit nenozīmē kādu pretstatu kariem pasaulē. Vārds miers nozīmē pilnīgo labumu, kas ir Dievā un ko viņš vēlas mums dot. Piemēram, ebreji sveicinot citu saka šalom. Tas nozīmē, ka viņi otram novēl to pašu vislabāko. Tas ir patiesais miers. Un Jēzus saka, mieru es jums dodu. Galvenais ir pavērsties uz viņu un uzticēties. Un mēs varam viņam uzticēties, jo Jēzus savu dzīvību atdeva par mums un augšām cēlās no mirušajiem, parādīdams, ka tas sagaida arī mūs, ja paliksim viņa tuvumā. Mana sirds, sacīja Jēzus māsai Faustīnai, cieš, tādēļ, ka pat izvēlēts dvēseles neizprot, cik liela ir man žēlsirdība. Viņa attieksmē pret mani ir zinām neusticēšanās. Ak, cik ļoti gan tas ievaino manu sirdi. Pieminiet manas ciešanas, un ja neticat maniem vārdiem, tad noticiet manām brūcēm. Atpakaļ ceļā no Polijas mēs vēl iegriežamies Dievu žēlsirdības pilsētā Viļņā, un mirkli pakavējamies pie nelielā nama, kas reiz bija klosteris, un kurā vairākus gadus dzīvoja māsa Faustīna, pagājušā gadsimta pirmskara pasaules bezcerībā, saņemtam vislielākās cerības atgādinājumu. Dievs ir žēlsirdīgs, viņš mūs mīl un vēlas, lai mēs uzticamies viņam. Un lūk, būdam Dievu žēlsirdības kapellā Viļņas vecpilsētā, mēs uzlūkojam žēlsirdīgā Jēzus svētgleznu, to pašu, kurā raudzījās māsa Faustīna, sacīdams savā sirdī, Jēzu, es uzticos tev. Man ļoti daudz, ko izsaka tas, kādā veidā pasaulē izplatās Dieva žēlsirdības kults. Kad paskaties uz pasauli un to, kas tajā notiek, tad redzi, kā cilvēki patiesībā dzīvo, bailēm pārņemti un ar neusticēšanos pārņemti. Trūkst patiesas cilvēciskas mīlestības, sirsnības. Un tieši tāpēc Jēzus atgādina par sevi un savu žēlsirdīgo mīlestību. Viņš grib, lai mēs kristieši liecinātu par to. Viņš uzliek mums par pienākumu liecināt par viņu mīlestību un liecināt par to patiesi, lai mēs dzīvotu patiesībā un nebaidītos kļūt par īstiem cilvēkiem. Un personīgi man ļoti daudz izsaka pašas māsas Faustīnas lūgšana un vārdi, ar kuriem viņi vēršas pie Jēzus. Domāju, tie der katram cilvēkam. Palīdz man, kungs, lai manas acis būtu žēlsirdīgas, lai nekad es nevienu neturētu aizdomās un nesodītu pēc izskata. Ļauj man redzēt cilvēku dvēseles skaistumu un viņam palīdzēt. Palīdzi man, kungs, lai manas ausis būtu žēlsirdīgas un uzmanīgas attiecībā uz tuvākā vajadzībām, tā lai sadzirdētu un nebūtu vienaldzīgi
viņa sāpēm un vaimanām. Palīdz, kungs, lai mana valoda būtu žēlsirdīga, lai es nekad nerunātu sliktu par savu tuvāko, lai katram atrastu mierinājumu un piedošanas vārdus. Palīdz, lai manas rokas būtu žēlsirdīgas un vienmēr gatavs uz labiem darbiem, lai es spētu darīt labu tuvākam un uzņemties visgrūtākos un nepatīkamākos darbus. Ja mēs lūgsim Dievu, lai viņš mums palīdzētu kļūt žēlsirdīgiem un mīlestību un žēlsirdību dāvāt citiem, tad spēsim izprast dzīves patiesību un priecāties par to dzīvi, kur mums Dievs ir dāvājis.